Katrs gads mums nes kādus svinamus svētkus un brīžus. Šis gads ir zīmīgs ar to, ka mēs esam lepni kā uzņēmums Baltika Agro svinēt savu darbības 25. gadadienu Latvijas tirgū. Ilgstoši šī laika sadarbības partners mums nemainīgi bijis Klās, un arī Klās šogad ir viena jubileja, kad mēs varam atzīmēt, ka Klās uzņēmums ir saražojis 500 000 labības kombainu savās rūpnīcās. Vēsturiski Klās labības kombainus Eiropas apstākļiem sāka ražot 1936. gadā. Par šiem gadiem, protams, ir notikusi daudz un dažādu veidu attīstība, gan tehniski, gan tehnoloģiski, gan arī vajadzības pēc labības novākšanas apstākļiem, kam ir jāpielāgojas, ir bijušas ļoti mainīgas. Kopumā šajos 25 gados Latvijas tirgū mēs esam spējuši kļūt par tirgus līderi, jo Klās kombains ir vidēji visvairāk pārdotākais labības kombains Latvijas tirgū. Pagājušais gads mums bija mazliet zīmīgs ar to, ka mēs svinējām arī tādu savu nelielu jubileju pārdošanas jomā, jo mēs piegādājām tieši 1000 labības jauno kombainu, ko mēs esam piegādājuši Latvijas tirgū. Runājot par pēdējo gadu Klās kombainu izmaiņām, vēlamies uzsvērt to, ka Klās ir viens no ražotājiem tirgū, kurš pēdējo 5 gadu laikā ir pilnībā modernizējis un atjauninājis savu kombainu modeļu sēriju. Protams, ka vēsturiski daudz lauksaimnieki atcerēsies Dominatoru, Megu, ar kuru Klās pierādīja, ka ar šo patentēto APS kulšanas sistēmu Klās kombains var būt pielāgojams ļoti dažādiem ražas novākšanas apstākļiem. Klās joprojām šodien savos labības kombainos uztur APS kulšanas sistēmu, kura šodien mums ir pieejama praktiski visiem kombainu modeļiem, izņemot mazo kombainu klasi. 5 gadus atpakaļ Klās nāca klajā ar to, ka notika pilnībā Lexion sērijas atjaunināšana, kur arī mārketinga ziņā bija pozicionēta kā revolūcija, un mēs visi domājam, kas tā ir par revolūciju. Bet finālā tā ir šodien pilnībā pārstrādāta un optimizēta kulšanas sistēma, kura šobrīd ir būtiski palielinājusi īpaši kratītāju kombainu veiktspējas robežas. Salīdzinājumam, ja iepriekšējā Lexion sērija, kas mums bija, lielākais modelis Latvijas apstākļos varēja strādāt varbūt ar 9 metru hederi, atkarībā no ražības. Tad šodien mēs redzam to, ka lielākais kratītāju kombains Lexion 6900 Latvijas apstākļos spēj strādāt ar 10,5 metru darba platumu. Un strādājot uz Latvijas laukiem un salīdzinot šo veiktspēju starp dažādiem modeļiem, mēs redzam, ka šis kombains arī spēj sasniegt mazākā Lexiona veiktspēju hibrīdu klasē. Nākamā modifikācija un sērijas izmaiņas, kas notika pēdējo 5 gadu laikā, ir arī Latvijā labi ieredzētā modeļu sērija Tucano, kura tika aizvietota ar pilnībā jaunu modeļu sēriju Trions. Un tas, kas ir Trions, principā tas nav nekas cits kā iepriekšējās paudzes Lexion kuļmašīnas sistēma. Un tas, kas ir apkārt šai kuļmašīnas sistēmai, ir piedziņas sistēmas, vadības sistēmas, automātikas sistēmas. Tās jau ir tās, kuras mums ir pieejamas šodien Lexion sērijā. Un burtiski pagājušā gadā Klās nāca klajā ar to, ka ir atjaunināta tieši mazā segmenta kombainu klases, tātad mazām saimniecībām līdz 150 hektāriem. Šī kombaina sērija mums iepriekš bija pārstāvēta ar Avero un mazāko Tucano 320 modeli, tad šodien mums šajā veiktspējas klasē ir pārstāvēts modeļu sērija Evion, kurā ir trīs modeļi.
kur arī, var teikt, šis gads būs tas, ar kuru mēs sāksim šo kombainu redzēt Latvijas laukos un pārliecināties par viņa veiktspējas īpašībām.